Šodienas apskatā mums ir cik daudz sapujas, cik daudz jāmetina. Te ir šaizīte bijusi, kāds ir ielicis pokoļā. Tilceris, plaukt izskatās, nezinu, salīdzinoši labi. Muši mainīt kādreiz. Karlovīna viss ir sapujusi, ja tad tā plasmas nāk. Stiprinājumi vienkārši novērpjās nost. Ko grib pastāstīt cilvēkiem, ies otrā pusē, ja tas spīd gaisam. Redziet, rauj 4 nāk slieksnis, un tad, kad tāds paaugstinājums nāk, nekad necelieties šitām vietām. Šeit ir jāceļ, te ir paaugstinājums sākās šitā te, šī vismīkstākā vieta. Šeit ir jāceļ, redzi 2 robiņi. Šeit. Jo te neceļ. Te ir stūri, sliekšņu nobeigums, redz, viss ir mīksts te. Un te viss parasti ielots iekšā, domā, tas ir augstāk, redz, te jau redzēt. Arņi jau izsit ārā āmuri jau. Kā ir tas bleģis, bet te viņš neceļās. Viņš ceļās šinī vietā. Tad, var teikt, no aizmugurs sprīd. Te viņam redzīja biezās siena. Protams, ko viss apujos. Ko man būs te viss tagad jāremontē. Reāli šitie aizmugur gali nopujuši pa lielam. Tā priekšā daudz maz dzīvi izskatā. Labi spārni te nopujuši. Bet tā paša buņģa. Nav nemaz tik slikti. Kārtīgi bruņa, kārtīgiem braucējiem. Kas grib bišķi dziļāk iebraukt pakšķos, tādu vajag. Un te jau kādi mūžīgi apujas ap tiem urbumiem. Ārpus. Būs. Te, reāli, te šitas gals jānomaina. Labās pusēs. Jā, tā Karlovīna. Varot tagad nopirkt, neesot dārgs. Baigi kosmiskie dārgi, mēs teicu kaut kāds, nezinot, cik gadus atpakaļ. Tāda bija kaut kāda, nezinu, pārsimt eiro. Vai Latvija jau. Neatceru, bet, dārgi diezgan bija tā Karloviņš, tā šļangara. Tad skatīsimies, kā metinās un piķējās. Antikorozija. Vēl beidzamā vilcienā ielēt. Tā redzēt. Tā izskatās no ārpus, it kā tīri labi. Briesmīgākais mums ir iekšā. Un paskatāmies, kas te dara. Viss ir vienā dzīvā rūsā, viss ir sadalīja. Projām. Šitā izskatā. Vai nedirš, ka iekšā nerūsē? Tas jau ir šitā te garam viss, ko cilvēki neredz. Ārpus. Viss tie gali apujuši. Ko nāksies? Lai gaitā buņš deformēsies, tas ar visu. Ka šitādas sapujiem. Mēģinās te kaut kā atlikt apakaļ šitas gals viss. Jā,
No, Brunoks. Sapūtā. Vai darbojās, viss mēlis paliek. Bija viss sarkans. Ēd. Rūsa kopā. Pēc tam viss ir gruntēsim, darbosimies. Diena iet jau izskaņa, vēl apsali, stūris, protams, jau pazuda. Brunoks mēģina ēst to kaut ko. Te visu to stūru veidoja no jauna līdz pašam galam iekšā. Viss ir. Šis arī viss ir no jauna salikt. To salikt, sametināt, sadarīt. Pat te grunti jau sapūt pāri. Abās pusēs. Ja vēdas spārnis gan būs jāmaina, to pagaidām notušēsim. Tas laikā gaitā jāmaina. Un tā, ko es gribēju parādīt, te ir tie varianti špaktaļu kalni. Un normāli. Puspirksts špakta, tā būs kaut ko laužam tūlīt. Paņemsim. No. Tev slieksnis. Tā. Mēģināsim kaut kā atlaust. O. Biezums. Kas saprast, cik tā oban. Nu. Bišķi špaktelī. Kas ir apakšā? Tas ir dirons, mirons. Karoči, es te neskrubināšu vairāk. Cerams, ka te beigsies tā špakta. Tā kā šitā puse un te ir gatavs. Tad arī es sāku piķiet un darboties. Visu, ko vajag. Nu, sasmērēts ir. Sagruntēts ir. Vēl jā, rītā plimešu vakar es nelīmešu. Te par šūvēm nodevu. Kas interesanti. Te pat tās šūs nav. Kur? Šūmasti. Labi, es te apakšu. No gadījumā sadomā braukt pa ūdentelē. Vismaz apakšā nesmeļās iekšā. Te nebija. Te nekur nebija. Šūmasti. Šūvēm. Viss plika šitās šūs. Jāgaida rītdienas spārni. Vienkārši ies grubuls spārni, tāpēc šūmasti gan caurumu ciet. Tas nākotnē jāmaina. Pietrūkās gāzes. Gāzes. Tā jau pabeig. Un šitā ieliekam bleķi iekšā. Un šitā vēl nāk bleķis pāri. Sapūtām, lai neaprūsam nekas. Te vienīgi špakteļi kā traka. Cik te ir? Jā. Tā kaut kā. Viss ir. Nezinu, te droši vien baigi klopēt tā mašīna. Tad te šuvai var arī redzēt spraugu pilnīgi. Nekas labs te nav no viņa. Te arī neko. Te smuk papakaļ un tev šī vietā viss salocīts. Pat nav iztaisnots. No. Nē, tas ir tas trūsēdājs, ka pārpūt plaukts, viņš paliek tāds. No, tā jau rītā.
Un tāds ir iznākums beigās. Bet ir vēl kaputs gulva. Viss sēk ārā vēl svāk. Te, kur viss metināja, ka bija atlausas nostīs. Tās vietas. Visi sadarīts svaigi. Tā vieta viss, kas te bija. Te, kur tie špakteļu kalni, te arī savi. Jāgrib līdzināt, tad jābrauc pie špaktelētē, lai līdzina. Tas ir viņa darbs. Mums tik sūdīgi jau neizskatās no ārs. Visi smuki, svaigi, spīdi. Tā kā jaunis. Un nevar pateikt, ka iekšā viss ir slikti. Un tur pāris, cik var nobraukt kā tādu mašīnu. Neko nedarot, kā 2 gadi. 2, 3, un tad tu viņu izmest ārā. Tā tie sliekšņi vienkārši nobirst. Mums var sākt buņš deformēties durvs jau. Ja iekšā viss starpsiens ir beigts. Pa lielam. Tur neko vairs. Tad ir jāgriež nost. Nevar dabūt sliekšņus viņam kā tādu vispār. Kaut kāds reņštēls, bet tur kā var redzēt, tādā galā. Te viņš nāk tā kā uz āru viss tas slieksnis. Tad tur var mocīties, ņemties. Te jau apžuj šito jau par no pašu rītu uzpūkt jau pirmo jau. Tas vasks ievelkās iekš un tā viņš paliek. Kur šitā karlavīna arī ir 50, 60 eiro, kur tad ir 60 pār. Jauna trubiņa šitā degviela, kur lai iekšā. Ja kādam vajag graut 4, var dabūt painteresēties savos veikalos. Vai nav brutāli Rīgā būs kaut kādi kosmiskie cipari, droši vien 200-300 gan jau. Tā normālos veikalos viņi 60 eiro kapēkā maksā. Beidzam uz šitās nots arī. Tā izskatās viss, ok. Sadarīts. Tā ir cita reize.